esam inteliģenti, darbīgi, gudri, radoši. Tā ir mūsu visu kopīgā skola paudžu paudzēs. Šodien ir kārtējais absolventu salidojums. Arī skolotāji bijušie nāk uz mūsu skolu runāt, atcerēties. Visi ir laipni, bez šaubām gaidīti. Mēs tieši jūsos, absolventos, smeļamies to spēku un izturību, jūsu tradīcijas, jūsu atbalstu. Ko es varu novēlēt mūsu skolai? Ilgus gadus, jo mēs esam stipri. Tas stāsts, ka kādu skolu aizver vai reorganizē, nav par mums. Mēs esam spēcīgi, mēs esam darbīgi. Sveicināt manā mīļajā skolā. Nē, es te bijis, es jums teikšu godīgi, iestājos 58. gadā, kad to skolu uzbūvēju, un nomācījos 11 gadus, kad pabeidzu laikam 69. gadā. No skolotājiem man jaukākās atmiņas ir par fizikas skolotājiem. Bija Anģels Buls un Spēlmans, kam es vārdu neceros. Viņam dēls tagad ir slavens motobraucējs, viņš ar motocikliem ņemās. Un tie bija tādi labi skolotāji. Mums bija arī tādas fizkultūras stundas, toreiz bija tikko kā iztaisīts stadions. Te spēlēja motobolu. Un tie skolotāji, mēs gājām uz fizkultūras stundām. Bet citreiz jau nevajadzēja, un tad mēs tiem skolotājiem tā padraudzējamies, tur mēs viņā pasēdējām, parunājām par dzīvi. Tie bija mani mīļākie skolotāji. Es pabeidzu skolu, pie skolotāja Dzelskalējs. Viņi bija stingri skolotāji. Bet vislielākais biedrs mums bija skolas direktors Latvijas. Ja viņš tagad būtu, tad mēs viņu laikam sauktu visu. Bet tā skola man ir jauks atmiņš, es ilgi nebija te bijis, jums te tik smuki viss iztaisīts. Un tagad tādas gaisas klases un dodiet izglītību bērniem, lai izaug kārtīgi Latvijas puikas un meitenes. Paldies! Kopš bērnu dienām tevi zinu es. Mēs gandrīz katru dienu bijām kopā. Gan uz skolas sola, gan uz tāfeles. Kā mācēju, es rakstu tavu vārdu. Gribētos ar tevi atkal kopā. Visi dažādi, kādi mēs esam, paudzēs savstarpēji strīdoties, bet mūs vieno viens dzīves notikums visus. Mēs visi esam izgājuši un izbaudījuši tā laika pusaudža nākotnes, cerības, laimes, hormona piepildījumu mūsu ķermeņos, ar ko mēs turpinam savu dzīvi. Lai šie hormoni jūsos nenodziest un pilnveidojas, esiet enerģiski, garšīgi, viedi un veiksmīgi. Lai dzīvo 41. Un rāpies man līdz manās septītajās debesīs. Vai tad vadā uzreiz, un vai eņģeļi uz tevis cīs?
aquele duro, que a gente perdeu a dossiês. O kawai teusia, o kasits mateomias. Pilnīgi cits skats pēc šī salidojuma, ir pilnīgi cits skats uz pirmo vidusskolu, lai dzīvo. Un trešajā stāvā noteikti saglabājiet to mūžīgo parketa grīdu un visiem čīkstošo un visiem skolniekiem jāiet viņu ar drāšu birstīti, bez kā mēs to darījām savā laikā. Mēs jau tagad atceramies, 50 gadi jau pagāja. Tā kā izturības skolai un vislabākie novēlējumi no 76. gada izlaiduma.